If you feel inside what you never felt before, and you realize that this is something more, and it comes to you every day and night, this is nothing else but the love inside. Piektdien, 17. jūnijas Dzintara koncerta zāle, un tieši tur mīļie Jānis Stībelis ar koncertu pēc kārtas, kurš tas būs? 1, 2, 3, 4, 5, kaut kāds 10. koncerts, teiksim tā 9. Bet es tiešām atceros pirmo, un es vakar mēģināju skaitīt, un man nesanāca. 2002. vai 2003. gads pirmais tāds solo koncerts, kas Dzintaros. Nu, 9 gadi pagājuši. Wow! 9. koncerts. Nākamais ir 10. jubilejs. Nākamais, jā. Tad es vispār nezinu, ko tur darīt. Tad būs laikam kaut kādu nacionālo simfonisko jātais nākamgad. Bet nu, šogad mums nebūs nemaz mazāks sastāvs. Milzīgs sastāvs. Dzintara koncerta zāle jau paliek par mazu. Visi nevar uz skatuves sakāpt. Pūtēji, perkusionisti, stīgas un grupa un backvokāls, 4 meitenes un daudz pozīti. Cik ir kopā cilvēki? Kopā DJs vēl visas neatcer. Pagaidi, kopā kaut kā 20 kaut kur. Un tāds riktīgs sastāvs, koncerts sastāvs. Jā, nu riktīgs bands, kā saka, riktīgs spēcīgs bands. Mēs šobrīd atrodamies Rīgas kinostudijā, kas ļoti līdzinās, redziet, pēc fasādes Dzintara koncerta zālē. Šeit ir tā aura, mēs priecājamies par veco labo latviešu filmu izlasi, kas ir tur vēl fotogrāfijas gar sienām. Un katru dienu, kad ejam uz mēģinājumiem, redzam tur Eduards Pāvuls un tur visas zvaigznes. Ne? Baigi iespaido mūs un inspirē, teiksim tā, iedvesmo. Tāpēc es gribēju jautāt, lasīju, kad tu stāsies publikas priekšā jaunā amplua. Kas tas ir? Kas tas būs? Jaunais ir labi aizmirsts vecais klavieris. Es esmu spēlējis visu mūžu un ar klavierēm. Es esmu mēģinājumos klavierēm, es esmu studijā pie aranžējumiem, dziesmas komponējot un vadot kaut kādus mēģinājumus un aranžējot. Un šoreiz būšu arī pie klavierēm de facto. Teiksim tā, es arī sēžu pie klavierēm, jo klavieris ir mans instruments. Zin kā parasti ir tā, ka katram kaut kādam solo instrumentu izpildītājiem, vai tas būtu saksofonists vai kas, viņam jāspēlē viens pavadošais instruments. Tas tāds noteikums muzikas skolā. Un tad man ir bijis īstenībā otrādi, es esmu sākumā mācījies klavierus, un tad es sācu dziedāt, bet klavierus vienmēr bijuši man kopā, un klavierus neatņemama sastāvdaļa katru dienu bez mazot, tāpēc es būšu pie klavierēm. Bet tas neizslēdz to, ka es arī būšu zālē, un tad es būšu uz skatuves, un tad es būšu apsēdīšos kādai meitenei klēpī, varbūt vēl. Nu, redzēsim, kā kosmos tajā dienā stāvēs. Dziesmām, cik daudz dziesmu, vai būs kaut kādi pirmatskaņojumi? Būs pārīts pirmatskaņojumi, būs pirmkārtām jānospēlē visi hiti, vecās labās dziesmas un jānolaiž ir kaut kādi pāris gabali, kas mums ir tādi tie no mūsu coveru zelta fonda, kur viss tas bērns šupojas, lai varētu izmantot visu to kopējo sastāvu. Plus vēl arī ir pāris jauni skaņdarbi, kas ir no topošā albuma angļu valodā, kas ir pēc tam paredzēts oktobrī uz rudens beigām kaut kad pabeigt un laist laukā. Tā, kad, notiek arī tāds vecais materiāls lēnām arī jau jaunais tiek likts klāt. Bet, visas dziesmas, kuras ir dzirdētas, visas būs, tā, ar garantiju. Tad jaunas vecas dziesmas Dzintara koncerta zālē jau piekdien, bet skatoties vēl uz priekšu, gribēju jautāt, vai tu arī kaut ko domā, ir kaut kāds štuks ļoti latviski par jauno vilni? Par jauno vilni es domāju, 26. datumā man ir piedāvājums uzstāties 26. tā laikam atklāšana vai... Zinu, kaut kā drusciņā esmu tagad bišķīt nesakoju līdz jaunam vilnim, pat laban īsti vēl es nezinu, kas tas būs, kāda dziesma un kas un kā, jo tagad galvenais ir šis koncerts, pēc tam jau nospēlēsim, pēc tam domāsim nākamdēļ, kas pa jauno vilni, bet visticamāk, ka 26. es arī būšu Dzintaros uz skatuves jaunajā vilnī. Ja, protams, nebūs kaut kādi citi pasākumi vai kaut kādi citi, kaut kādi vēl svarīgāki darbi darāmi
Šogad, ap citu, konkursā piedalās Kendija. Tu esi arī vērtējis iepriekšējos konkursantus. Kā tev šķiet, kā viņiem varētu veikties? Un Kendija man liekas ļoti, ļoti tāda spilgta. Viņa ir enerģiska, viņai pietiek spēka iet un paņemt zāli. Es domāju, ka viņai viss izdosies. Pats galvenais, lai viņi uzmanīgi ar to stilu vienmēr ir. Es zinu, ka tagad pasaulē ir tas pārspīlētais kičs, ja, jo, ko Lady Gaga un citas tagad iemāzā, bet vienmēr vajag atcerēties, ka tu esi tā, kas esi tu. Tu neesi ne Lady Gaga, ne Madonna, esi pati. Un more is less. Mazāk ir vairāk. Labāk drusciņi piebremzēt, nekā pārspīlēt, kas ir pilnīgi garām. Tā, kad, ja tas būs, tad es domāju, viss būs kārtībā. Un, protams, arī repertuārs. Repertuārs vienmēr visos koncertos ir, konkursos ir, tas ir baigi izšķiroši. Ko, ja to saka Jānis Stībals, tad viss būs kārtībā gan piekdien, gan, protams, arī konkursā Jaunais vilnis uz tikšanos.